Sveiki, labvakar! Šodienas video būs vairāk vai mazāk veltīts tādai tēmai kā toksiskums. Toksiskums mūsu ikdienā un tas, cik mēs daudz piesārņojam savu ķermeni ar lietām, nevajadzīgām enerģijām, nevajadzīgām lietām, cilvēkiem, telpām, vidi. Un pēdējā laikā ļoti daudz ir dzirdēts šis toksiskums, bet, kā jau minējis esmu, kad cilvēks jau pēc būtības ir tāds, kad viņš vienmēr ir tendēts vainot citus visās savās nelaimēs, neveiksmēs, vienmēr tu neesi tu pats, bet tie citi man traucē dzīvot, tie citi man traucē strādāt, tie citi man traucē, jebko īstenībā. Mums ir vienmēr tāds diezgan īstenībā nepatīkams niķis vainot citus visās savās neveiksmēs, bet lai cik tas nebūtu dīvaini, kad īstenībā jau tas cits esi vienkārši tu pats. Tie citi jau ne pie kā nav vainīgi, katrs iet savu dzīvi, dzīvo savu dzīvi, viņš iet savu ceļu, un varbūt mēs pat citreiz pārāk daudz ieciklējamies tanīs citos un tanī citu enerģijām vienkārši pazaudējam paši sevi pēc savas būtības, kas tu pats īstenībā esi. Bieži esmu sev pats uzdevis šādu jautājumu, citreiz, ka tu vienkārši vairs nesaproti vispār neko, tad vienkārši sev trenējot, bieži apstājos un jautāju pats sev vienkārši, kas tad es esmu pats šī visā, kāpēc es vispār šeit esmu, kāpēc es tādā vidē, esmu ielikts vai kāpēc es šeit esmu atvests, jo dzīvē nekas tāpat nenotiek, un kā jau es arī minēju, kad viss tas, kas mums ir apkārt, ir mūsu pašu atspūgs, mūsu pašu iekšējai pasaulē, iekšējiem redzējumam, šim dzidrumam, tīrumam, bet ja mēs esam piesārņoti un, mums ir šī iekšējā pasaule tik netīra, ka tur vienkārši šim dzidrumam, tīrumam nav vietas dažkārt. Un cilvēks, es jau kā minēju, arī pēc būtības vienmēr to noliedz. Mums ir šis noliegums vienmēr, kad ne jau es, tiešām, vai tad es tā, nē, es taču tā nedaru. Bet īstenībā jau viss tas, kas tev ir riņķī un tas, ko tev šie cilvēki parāda, ir šī tava attieksme pašam pret sevi. Tāpēc vienmēr saku, kad esiet godīgi paši pret sevi, ne jau pret citiem, bet pret sevi. Nebarojiet visas šīs enerģijas, neļaujiet šiem toksiskiem cilvēkiem ietekmēt jūsu ikdienišķās gaitas, mājās, darbā, ģimenē. Es kādreiz aizdomājieties, kā jūs ģimenē uzvedaties atnākot mājās, kāpēc mums vienmēr liekas, kad ģimene ir šī vieta, kur tu var atļauties visu, šī visatļautība, izgāzt savas dusmas, emocijas, viss, kas ir sakrājies, bet kāpēc mēs vienmēr to darām pret cilvēkiem, kurus patiešām visvairāk mīlam, kāpēc mēs darām pāri tiem, kurus mēs mīlam. Mēs kādreiz par to aizdomājamies. Tas viss ir tik pakārtoti, kad dažkārt īstenībā tiešām ir jāizdara tie secinājumi, kad jāapstājās, jāieklausās tomēr vairāk pašiem sevi un jāapzinās to, kad viss pietiek, es tā vairs nevēlos dzīvot un es šādi vairs nevēlos turpināt. Un tad, kad mēs to sākam kaut nedaudz apzināties paši sevī, kad tiešām mēs esam tādi, kādi mēs esam, tu sāc to pieņemt, tu izdari secinājumus ar katru reizi, mēģini kaut ko mainīt un darīt savādāk, nedarīt tā, kā tu jau darīji līdz šim, tā. Tad jau šī ir šī disciplīna un šī cieņa pašam pret sevi, un tas ir liels pamatīgs darbs, kas ir ieguldīts pašam sevī, un apzinoties tikai to, ka tu tiešām tāds draņķis esi bijis, tad lēnām, pamazām tu vienkārši mainies, un tad, kad tu mainies, tad arī ir tā, kad bieži mēs sakam, kad mainies pats, un tad apkārt īstenībā sāk pazust labi draugi, labi paziņas, tur vēl kaut kas. Tur jau ir šis skaistais stāsts, kad ja mēs iekšēji sākam mainīt šo attieksmi paši pret sevi un ņemam ārā visas šīs toksiskās enerģijas, liekulību, mankārību, alkatību, divkosību, skaudību, dusmas, naidu, agresīvu, viss šis, tad vienkārši tādi cilvēki vairāk mums netrāpās. Viņu vienkārši vairs nav, viņi paši vienkārši pazūd. Un tad ir bieži, kad brīnies vai nebrīnies, kad pasaki, kad bija tik forši labi draugi un pēkšņi kaut kas notika un viņi vienkārši visi pazuda. Tās jau ir šīs pārmaiņas. Tu mainies un attiecīgi mainās tava vide, tava telpa, vieta, kur tu ej. Tas viss mainās pamazām līdz ar to, kā tu pats mainies.
Un tas nav nekāds brīnums, tas tiešām notiek kā pasakājums. Visiem ir šī spēja izjust. Mēs visi izjūtam, mēs visi visu izjūtam un ļoti labi saprotam, kas notiek mums apkārt. Mums ir daudz vairāk tikai jāapstājās un jāieklausās pašiem savā ķermenī. Jo ķermenis ir indikators visam tam, kur jūs atrodaties, kādā vidē jūs atrodaties, kādā telpā, kādās vietās, kur jūs vispār ejat un kas ar jums notiek. Tad šī ir šī grāmata, kuru jāiemācās pamazām lasīt un būt godīgiem, taisnīgiem pašiem pret sevi. Paldies jums un lai jauks vakars šodienā!